Laika līnijas dziedināšanas meditācija. Šodien transformēsim tavu dzīvi karjerā, uzlabosim tavas profesionālās spējas un palielināsim iespējas nopelnīt naudu. Sāc ar vairākām lēnām dziļām ieelpām. Turpini dziļi un apzināti elpot visu meditācijas laiku. Tu nosaki visu, kas un kā notiks šajā meditācijā. Tu vari pieņemt vai noraidīt jebko, ko es saku. Tu nonāksi spēcīgā un dziļi radošā smadzeņu tētaviņa stāvoklī, tāpat laikā paliekot nomādā un apzināsies visu, kas ar tevi notiek. Tu varēsi sekot līdz savām domām un sajūtām, kā arī spēs reaģēt uz visu, kas prasīs tavu uzmanību. Tu atcerēsies visu, ko piedzīvo šīs meditācijas laikā. Varēsi izmantot to informāciju, kas kalpo tavam vai citu labumam. Turpini elpot un atbrīvoties. Elpot un atbrīvoties. Teikt izteiks nodomu šai meditācijai. Sāc domāt par kaut ko, ko vēlies dziedināt, bet atceries, ka galvenā doma būs dziedināt tavu karjeras ceļu, spēju nopelnīt naudu, spēju būt vērtīgam savā darba vietā. Uzticies, ka tavs augstākais es aizvedīs tevi tieši uz to vietu, kur ir nepieciešams. Teikt dosies leju pa kāpnēm. Tu stāv kāpņu augšgalā un raugies uz leju. Ar katru soli lejup tu sajūti, kā dodies dziļāk un dziļāk meditācijā. Dodies lejup, dodies dziļāk, paliekot nomodā, apzinoties visu, kas notiek, pārnesot savu apziņu pilnībā uz to brīdi. Ar katru ieelpu un izlēlpu atlaižot jebkādu stresu vai spriedzi. Līdz tu sasniedz kāpņu apakšu. Tavā priekšā ir tunelis, kura galā ir gaisma. Turpat ir arī durvis, kas ved gaismā. Izvēlies tunelis vai durvis un dodies uz gaismu. Ar katru soli tu arvien vairāk tuvojies gaismai, līdz iznāc kādā skaistā vietā dabā. Tā ir tā mīļākā vieta dabā. Viss ir dzīvības pilns, tu vari sajust smaržas ap sevi, sajust zemes zem pēdām, var sadzirdēt dabas skaņas. Visur, kur skaties, tu redz spilgtas, spožas krāsas. Tā ir skaista un miepilna vieta dabā, kur var doties, lai atslēgtos no pasaules rūpēm un raizēm. Šajā vietā var sajusties pilnīgā mierā, drošībā un pilnīgi brīvi. Pastaigājies pa šo skaisto vietu dabā. Līdz tu pamani garu starojošu gaismas būtni, kas tuvojas. Tas ir tavs viedais, visu mīlošais un zinošais augstākais es. Neuztraucies, vai to vari pietiekami labi vizualizēt. Vienkārši apzinies, ka šī skaistā gaismas būtne tev tuvojas un ir tavā priekšā. Iedomājies, ka vari sajust bezgalīgu gudrību, raugoties šīs būtnes acīs. Tas augstākais es zinu visu par tevi un zinu, kas tieši nepieciešams tavam nākamajam solim dvēseles ceļā. Var atbildēt uz visiem taviem jautājumiem. Tu vari uzdot jautājumus savam augstākajam es jebkurā laikā. Tu saņem skaidrs un precīzs atbildes. Ja vēlies, var apskaut savu augstāko es. Sajūt, kā tavā ķermenī ieplūst mīlestības spēks, gudrība. Tiešais tava augstākā es atrodas laika mašīna. Tu redz kāpnes, kas ved uz atvērtām durvīm. Tavs augstākais es aicina tev doties uz laika mašīnas klāju. Jūs ieiet lielā apaļā telpā, kuras vidū atrodas ērts krēsls. Tu apsēdies un iekārtojies krēslā. Un tavs augstākais es dodas pie vadības paneļa, lai sagatavoties ceļojumam. Durvis aizvarās un tu jūti maigu pacelšanos kustību. Tu skaties ārā pa logu un tava skaistā vieta dabā aizvien attālinās, kamēr tu celies augšu cauri zemes atmosfērai. Pēkšņi tu redz, kā mašīnā iespīd zelta gaisma. Tu jūti, kā caur tavu ķermeni plūst enerģijas viļņi. Tu paraugies uz savu ķermeni, tu smirgo laistās zeltainā gaismā. Tagad tu esi savā meditīvajā gaismas ķermenī. Tam meditīvajam gaismas ķermenim piemīt daudz apbrīnojams spējas un brīnumains dziednieciskais spēks. Tu vari iziet cauri blīviem objektiem, priekšmetiem. Tu telepātiski vari sazināties jebkurā valodā, ar jebkuru būtni. Tu vari padarīt sev neredzamu, var apturēt laiku, palielināt vai pātrināt to. Protams, arī tavs augstākais es var izdarīt to un vēl daudz vairāk. Tagad tavs augstākais es tev vedīs atpakaļ pie tavas dvēseles, pie tavas sākotnes, lai jūs kopā spētu notransformēt tavu dzīves ceļu.
Redz, kā laika mašīnā lēnām paceļās, un jūs dodaties aizvien dziļāk atpakaļ laikā pēc tavas dvēseles. Kur tev būs uzdevums izveidot spēcīgu kontaktu ar to. Kad esi gatavs, piestāj pie savas dvēseles, redzi, kā tavs augstākais es tev ved pie tās. Gluži tāpat kā savu augstāko es, tā arī ar dvēseli izveido spēcīgu kontaktu. Sajūt mīlestību, siltumu, ko tā sevī nes. Izveido spēcīgu kontaktu, apskaujot to. Zini, ka arī dvēselē tu vari uzdot jautājumus, prasīt padomus, prasīt nākamos dzīves ceļus. Prasīt, lai tā rāda, kas tev šobrīd jādara, uz ko koncentrēties, kur vērsties, kur iet, ko darīt. Ņemot vērā, ka šī meditācija ir tavas karjeras ceļa transformācija, tad ieraugi šobrīd kā novērotājs visus šos notikumus, kas tev tavā karjeras ceļā nav patikušies. Redzi, ka ir vairāk ekrāni, un uz katra ekrāna parādās kāds notikums, kas nav bijis patīkams tev tavā karjeras ceļā. Vai tas bijis darbā, profesionāli, kādā tikšanās reizē vai saruna ar klientu. Katru savu pagātnes es, katrā ekrānā, ko tu redzi, nomierini. Pasaka, ka viss ir kārtībā, nav nekas no kā baidīties, ka jūs esat mīloši Dieva sūtītas būtnes. Lai pierādītu, ka tā ir patiesība, piesauksim Dieva zeltaino starojošo mīlestības gaismu, kas piepildīs katru ekrānu. Tu virzi šo skaisto mīlestības gaismu caur savu pagātnes es, notīrot un attīrot katru šūnu, atomu, molekulu tavu pagātnes es ķermenī. Un uzliec zelta gaismas vairogu ap savu pagātnes es, lai pasargātu no traumas vai negatīvas programmēšanas nospiedumu ķermeni šūnās. Pārprogrammēsim tavu pagātnes es zemapziņu ar patiesības apgalvojumiem. Tu esi brīnišķīgs Dieva bērns, radīts pēc Dieva tēla līdzības. Dievs tev mīl tagad un vienmēr. Tu esi pelnījusi Dieva mīlestību, tev dzīvē pienākās laime, veselība, pārticība. Tu esi pilnīgi nevainīga Dieva acīs un neesi izdarījis neko nepareizi. Tu esi pilnīgi nevainīgs Dieva acīs un neesi izdarījis neko nepareizi. Pat ja izdarīji kaut ko nepareizi, cilvēciskā plānā tev joprojām pienāks Dieva mīlestība. Pacel rokās visus šos pagātnes es un atlaid debesīs. Atlaid debesīs visus tos pagātnes es notikumus, kas tev traucē virzīties tālāk tavā karjerā. Teikt transformēsim un dziedināsim 6 tavus zemākos pagātnes es ķermeņus. Sākumā paņemsim spēcīgus nosūcējus, kas palīdzēs izņemt kādu vainas sajūtu, kaunu, bailes vai citas negatīvas emocijas, vai kādus sarežģītus attiecības darbā, sarežģītas sarunas. Redz, kā šie nosūcēji attīra tevi, tavu dvēseli, tavu augstāko es, tavu ķermeni. Un izņem visas negatīvās sajūtas un ieliec zelta gaismas lodē, kur raida augšup debesīs. Dziedini fizisko ķermeni, redzot, kā viss šūnas fiziskajā ķermenī atlaiž kāds bloks no fiziskā ķermeņa. Katram pagātnes es ķermenim redzi, kā notiek transformācija, kā tavs fiziskais ķermenis kļūst skaists, biedrs, gudrs, pārliecināts, mierīgs, nosvērts, tīrs. Un dosies pie emocionālā ķermeņa, noņemot jau kādus traucējušos emocionālos modeļus, aizvietot tos ar totālu mīlestību pieņemšanu. Redzi, kā tu kļūsti brīvs no toksiskām emocijām, no citu cilvēku emocijām. Jo brīvāks tu kļūsti, jo darbspējīgāks tu paliec. Redz, kā tu spēj koncentrēties darbam, jaunām zināšanām, jauniem procesiem, jauniem projektiem. Tagad dosies pie mentālā ķermeņa, ieskatot ego un zemapziņu. Un turpini noņemt jebkādu negatīvo programmu, kas jebkādā veidā traucē.
Atlaid sevis vainošanu, kritizēšanu. Redzi, kā tavs ego nomierinās un tu spēj koncentrēties darbam vienmēr. Redzi, kā tavs darbs nes naudu, augļus, rezultātu, procesu, pārticību. Tas dosies pie astrālā ķermeņa. Noņemot jebkādas negatīvās astrālās enerģijas, jebkādas negatīvās domformas. Un uzliec zelta gaismas vairogu ap savu astrālo ķermeni. Un redzi, kā ap taviem līdzcilvēkiem arī ir zelta gaismas vairogs ar visiem tiem, ar kuriem tu kopā sastrādājies. Redzi, kā viņi nepārkāp tavas robežas, ka tu esi brīvs no viņiem, ka tu spēj brīvi darboties, rīkoties, saņemt naudu par to, pieņemt lēmumus, kā viņu tērēt, kā dzīvot, kur būt, kad nebūt. Teik dosies pētriskā ķermeņa un dziedinās auru un čakras, pārliecinoties, katrs čakra darbojas pilnvērtīgi, staro īstajās krāsās. Noņem jebkādu negativitāti no auras, jebkādu tumšā enerģiju. Redz, kā 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 čakra staro īstajās krāsās un ir gatavas darboties, būt kvalitatīvi karjerā, darbā, darba vietā, realizēties kvalitatīvi. Jo kvalitīvāk un pilnīgāk darbojās šis čakras, jo jēgpilnāks tu kļūsti darba vietā, zinošāks. Redz, kā zināšanas pie tevis nāk viegli. Un tu spēj pārvaldīt jebkuru jautājumu, kas tev ir aktuāls. Redz, ka tu kļūsti brīvs no jebkura cilvēka, kas traucē tev iegūt rezultātus darbā, nopelnīt naudu, brīvi dzīvot. Iedomājies, ka tu kļūsti neredzams darbā. Tu vari izpildīt jebkuru uzdevumu, un neviens tev neredz. Tu vari nopelnīt naudu, un neviens tev neredz. Tur viņu brīvi tērēt, un neviens tev neredz. Doties pie kauzālā ķermeņa, kas ir 6. līmenis, noņemot jebkādu negatīvo karmu ar negatīvos karmiskos kontraktus, kas ir gatavi atlaišanai, un piedod visiem, kam nepieciešams, lai atlaistu karmu. Tagad paceļam tevi ar visiem 6 zemākajiem ķermeņiem, un visus tavus pagātnes augšu debesīs, atlaižot Dievu sirdī. Un lūksim augstāko es un garīgos pavadoņus noņemt visus negatīvos nospēdumus no taviem 6 zemākajiem ķermeņiem, kas radušies šīs traumas un negatīvās programmēšanas rezultātā. Viss ir izdziedināts, svētīts un piedots. Izdziedināts, svētīts un piedots. Izdziedināts, svētīts un piedots. Noslēdzam šo laiku un telpu, lai nekas no šīm traumām netiek ienests. Tavu dvēseli pabeidz šo mācību. Vairs nav nepieciešams to atkārtot. Lai tu būtu vēl kvalitīvākas darbā, iedomājies, ka tu atkal dodies uz laika mašīnu un dodies dziļāk atpakaļ laikā pie sevis un savas dvēseles. Atpakaļ laikā, atpakaļ laikā, atpakaļ laikā. Pie sevis, pie saviem resursiem, pie spēka darīt, pie spēka strādāt, pie spēka uzņemt jaunas zināšanas. Dodies pie tām zināšanām, kas tev nodara tev karjerā, ar kurām tu vari pārdot sevi, savus procesus, ar kuriem tu nodrošini. Dodies atpakaļ laikā pie savas dvēseles. Redzi, kā neviens nepārkāp tavas robežas, ka tu esi brīvs, viens. Ka visi pārējie cilvēki atkāpjās un nespēja tev ne pieskārties, ne blakus būt. Redz, kā ar laika mašīnu dodies atpakaļ laikā aizvien dziļāk un dziļāk. Ja ir vajadzīgs, paliec agresīvs, pasargā sevi, savas robežas, ja tev ir visas tiesības uz sevīm, un citiem ir tiesības nepārkāpt tevi un tavas robežas. Redz, kā tu atbrīvojies no citām dvēselēm, atbrīvojies no citiem cilvēkiem, no citiem kolēģiem. Un, ja tas nav tik viegli, ieraugi uz ekrāniem visus tos cilvēkus, kas nenovēl tev labu. Ieraugi uz ekrāniem visus cilvēkus, kas tev traucē strādāt un pelnīt naudu. Ieraugi uz ekrāniem visus tos notikumus,
kas tev traucē strādāt un pelnīt naudu. Redzi, kā zelta gaisma iespīd visos šajos ekrānos, un jebkādi karmiskie kontrakti tiek pārtraukti. Redzi, kā tu tiec atbrīvots no visiem tiem, kas traucē tev nopelnīt naudu. Redzi, kā tu dodies aizvien dziļāk pie naudas. Zini, ka Dievs tev mīl tagad vienmēr, tu esi pelnījis Dieva mīlestību. Tev pienākās laime, veselība, pārticība, nauda, bagātība, pilnība, skaistums. Redzi sevi, savu ķermenis, kā skaistu, viedu būtni. Redzi, kā piepildās tavu būtība ar skaistumu, ar pilnību. Redzi, kā tu kļūsti laimīgs, pārliecināts, neatkarīgs, veiksmīgs, bagāts. Redzi, kā tiek pasargāts tavs robežas, un neviens nespēja vairs tās pārkāpt. Redzi, kā jebkurš karmiskās saites tiek pārtrauktas, un tu kļūsti viens, neatkarīgs, bagāts, skaists. Viena, neatkarīga, bagāta, skaista. Redzi, ka tev apkārt parādās tādi paši cilvēki. Viena, neatkarīga, bagāta, skaisti, spējīgi darīt, spējīgi pelnīt naudu, spējīgi iet projektos. Sajūt šo laimes sajūtu, sajūt šo spēju darīt, sajūt talantus. Un doties atpakaļ laikā vēl dziļāk pie sevis. Vēl dziļāk pie sevis, atpakaļ laikā, pie sevis un saviem talantiem. Un tagad uz ekrāniem tu vari ieraudzīt tos. Redz uz ekrāniem talantus, ar kuriem tu vari sevi izpaust darbā, pelnīt naudu. Redz, kā tu pielaiko katru no šiem talantiem. Ja tu kādreiz esi dziedājis vai dejojis, vai bijis veiksmīgs grāmatvedis vai uzņēmējs, redzi, kā tu savienojies ar katru šo talantu. Savienojies ar vienu, ar otru, ar trešo talantu. Tagad šos talantus nesīs uz priekšu laikā. Savienojies ar talantiem, sajūti tos, sajūti šos resursus, potenciālu. Un ar laika mašīnu ved viņus uz priekšu laikā. Sākotnēji uz tagad. Atver acis, palūko telpu un ieraugi telpā priekšmetus, kas simbolizē jaunas iespējas. Ja kādreiz tu biji dziedātājs, te ieraugi, kā ir telpā priekšmets, kas simbolizē to, ka šodien atkal tu vari būt dziedātājs. Ja kādreiz bija veiksmīgs uzņēmējs, te ieraugi telpā priekšmetu, kas simbolizē to, ka šodien tu vari būt veiksmīgs uzņēmējs. Ja kādreiz tu biji ļoti bagāts cilvēks, ieraugi telpā priekšmetu, kas simbolizē šo bagātību. Savienojies ar to. Un sajūti, ka tu atkal esi spējīgs darīt, ka atkal tu vari dziedāt, atkal tu vari būt veiksmīgs uzņēmējs, vai izpaust kādus citus talantus, sajūt spēju darīt. Iedomājies, kad beigsies šī meditācija, ar visiem šiem resursiem tu dosies pasaulē, un pēkšņi tev atnāks jaunas iespējas, jo tavs augstākais es vienmēr ir tev blakus. Un tas tev vedīs pie tiem cilvēkiem, kas tev dos iespējas darīt. Tas tev vedīs pie tiem notikumiem, kas tev dos iespēju sevi izpaust. Un tajā brīdī, kad sevi izpaud, redzi, cik tu esi skaists, perfekts, vietas, pārliecināts, neatkarīgs, pasargāts. Redzi, kā citi cilvēki tev apbrīno. Arī viņi ir viedi, skaisti, pārliecināti, perfekti. Jūs savā starpā miedarbojaties, veidojot skaistu vidi, baudot dzīvi, baudot notikumus, baudot sevi. Redzi, kā tu iegūsti iekšēju rīcības brīvību. Ja tu vēlies, tu dodies pie dabas, ja tu vēlies, tu dodies biznesā, ja tu vēlies, tu izpaudi sevi darbā, ja tu vēlies, tu kāp pa karjeras kāpnēm, iegūstot jaunus amatus,
piedzīvojat jaunus notikumus darbā. Tad dodies ar laika mašīnu uz kādu pieredzi, kur tu esi veiksmīgs darbā, kur tev ir zināšanas, kur tu spēj sev brīvi izpaust. Iedomājies, ka atbrauc pie tevis laika mašīna, un tu dodies atpakaļ laikā, uz to notikumu, kur tu biji veiksmīgs darbā, karjerā, biznesā. Sajūt šīs sajūtas, kā tas bija, brīvi sevi izpaust, būt pasargātam, pārliecinātam, būt zinošam, dalīties ar zināšanām, redz, kā citi tev apbrīno, sadarbojās, priecājās, redz, kā citi ir pārliecināti, ka tu viņiem palīdzi un esi noderīgs, redz, kā tu saņem algu par to, redz, kā tu to brīvi tērē, iegādājoties sev vēlamas skaistas lietas. Lai nostiprinātu šo sajūtu, dodies uz laika mašīnu un atpakaļ laikā aizdodies uz to notikumu, kur tu brīvi izpaudi naudu, kur tu priecājies par saviem pirkumiem, kur tu biji laimīgs, tērējot naudu. Iekāp laika mašīnā un dodies atpakaļ laikā, uz kādu pagātnes notikumu, kur tu noteici par sevi un savu naudu. Sajūt šo sajūtu un ieraugi visus riskus uz ekrāniem. Varbūt kāds tev redzēja un noskauda, varbūt kāds negribēja, lai tas ir ilgi, varbūt kāds negribēja, lai tu esi veiksmīgs. Redz, kā tu esi veiksmīgs, bet uz ekrāniem ir viss šīs pretējās situācijas. Redz, kā starojošā zelta gaisma ienāk šajos ekrānos un dziedina visu pretējo, kas ir tev, tavai naudai un spējai brīvi to tērēt. Uzliec zelta gaismas vairogu ap sev, visiem šiem apkārt esošajiem notikumiem, lai tie dziedinās. Zini, ka Dievs tev mīl tagad vienmēr, tu esi pelnījis Dieva mīlestību. Tev dzīvē pienākās laime, veselība, pārticība. Tas pilnīgi nevainīgs Dieva acīs un esi izdarījis neko nepareizi. Bet tu izdarīji kaut ko nepareizi, savāds, kā plānā tev projām pienāks Dieva mīlestība, laime, pārticība. Tu esi mīlēts, nevainīgs. Un pacel rokās visus tos pagātnes notikumus, kas tev attur no naudas un pārticīgas dzīves, un atlaid tos debesīs. Redzi, kā katru sekundi tu kļūst aizvien pasargātāks, neatkarīgāks, veiksmīgāks. Zini, katrā dzīves sekundē tu zini, kā nopelnīt naudu. Zini, ka tavi ienākumi ir lielāki par izdevumiem. Piemēram, ja tu esi iegādājies savu jaunu apģērbu, bet te pašā brīdī tu zini, kā nopelnīt jaunu naudu. Jo tavi ienākumi ir lielāki par izdevumiem. Tu brīvi veido kapitālu, uzkrājumus gan sev, gan saviem bērniem. Redzi, kā dziedinās visi naudas jautājumi un aspekti tavā dzimtā, gan uz atpakaļ vecākiem, vecvecākiem, gan uz priekšu bērniem. Redz, kā naudas enerģija ienāk visā tajā, kas bijis un visā tajā, kas būs. Ja ir grūti vizualizēt to, kad ienāk naudas enerģija visā tajā, kas bijis un visā tajā, kas būs, un ja redz kādu notikumu, kas ir sabojājis to, ka atkal nav naudas, varbūt ir kāds zaklis bijis, varbūt ir bijis kāds, kas kaut ko nozadzis, atņēmis, izpostījis, ieraug to visu uz milzīgu ekrānu, kļūst par novērotāju šai situācijai, atkāpies. Ar laika mašīnu aizdodies pie savas dvēseles un kļūst par novērotāju visam tam, kas traucē tam, ka tavā dzimtā ienāk nauda.
gan iepriekšējās paaudzēs, gan uz priekšu esošajās paaudzēs. Dodies atpakaļ laikā, kļūst par novērotāju. Redz, kā Dievs zeltainā gaisma dziedina šos notikumus, dziedina šos ekrānus. Kur tu vai tava dzimta ir pazaudējusi naudu? Vai kur dzimtā ir nospiedumi, kas traucē nākamajām paaudzēm piedzīvot naudu un bagātību? Kad esi kļuvusi par novērotāju šīm situācijām un uz ekrāna redzi visu šīs situācijas, kur tu vai tava dzimta zaudē naudu, vai nespēja iegūt lielākus ienākumus kā izdevums, redzi, kā atnāk spēcīgie nosūdzēji, kas palīdz izņemt kādas vainas sajūtas, kauna, bailes vai citas negatīvas emocijas, kas traucē piedzīvot bagātību. Tās izņem no ķermeņa un ieliec zelta gaismas lodē visu to, kas traucē piedzīvot bagātību. Raida augšup debesīs. Dziedina fizisko ķermeni. Redzi, kā viss šūnas fiziskā ķermenī atlaiž jebkādus blokus no fiziskā ķermeņa. Un tu spēj piedzīvot naudu un bagātību. Un, ja ir vajadzīgs ar laika mašīnu doties dziļāk pie sevis, pie aizsardzības, kur tu esi pilnīgi viens. Redzi, kā tu atdalies no visiem cilvēkiem, kas traucē piedzīvot sevi un naudu. Dodies atpakaļ laikā. Un vēl dziedina arī emocionālo ķermeni, noņemot jebkādas traucējušos emocionālos modeļus, aizveidot tos ar totālu mīlestību pieņemšanu. Dodies pie mentālā ķermeņa, ieskaitot ego un zemapziņu. Turpini noņemt kādas negatīvās programmas, kas jebkādā veidā traucē. Atlaid sevis vainošanu un kritizēšanu un dodies dziļāk atpakaļ laikā pie sevis un atbrīvojies no visiem tiem, kas traucē piedzīvot sevi un savu bagātību. Dodies pie astrālā ķermeņa, noņemot jebkādas negatīvās astrālās enerģijas, jebkādas negatīvās domformas vai būtnes un uzliec zelta gaismas vairogu ap savu astrālo ķermeni. Redzi, kā citas būtnes atkāpjās, un tu spēj piedzīvot sevi un savu naudu. Dosies pie ēteriskā ķermeņa un dziedina auru un čakras, pārliecinoties, ka katra čakra darbojas pilnvērtīgi staro īstajās krāsās, lai tu piedzīvo sevi, savu naudu, bagātību, pārticību, zināšanas, spēju darīt. Redzi, kā 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 čakra strādā pilnvērtīgi, lai tu savā būtībā spēj sevi realizēt. Noņem jau kādu negativitāti no auras, jau kādu tumšo enerģiju. Dodies dziļāk atpakaļ laikā pie sevis būtības, kur tu sajūti sevi viedu, pilnīgu, veselu, brīvu no citiem, ar spēju darīt. Ja redzi, ka ir vajadzīga kāda tīrīšana vai atbrīvošanās no kādām programmām. Redzi, kā tās augstākais es atbrīvo tevi no visa tā, kas ir liekas. No skaudības, no agresijas, no vārdarbības, kas ir bijis piedzīvota. Redzi, ka tās augstākais es katru sekundi kļūst spēcīgāks, lai tevi atkal atbrīvotu. Spējai darīt, spējai būt, spējai pelnīt naudu. Zini, ka tavs augstākais es katrā dzīves posmā kļūst aizvien spēcīgāks, lai tu spētu par sevi pašnoteikties, lai tu būtu skaists, vieds, gudrs, slaids, patīkams sev un citiem, tīrs, spējīgs darīt, spējīgs būt. Redzi, kā tavs ķermenis kļūst skaists. Redzi, kā tev ir viegli kļūt ķermenī. Sajūti šo vieglumu sevī, savā ķermenī. Sajūti spēku, sajūti spēju sportot, darīt, būt. Redzi, kā dziedinās šūnas tavā ķermenī. Redzi, kā ienāk veselība. Redzi, kā transformējās tavs ķermenis. Un tu kļūsti par tādu cilvēku, kur tu sev mīli un pieņem.
Redzi, kā šis skaistums pārņem pasauli un savieno tevi ar citiem cilvēkiem. Skaistiem, viediem, gudriem, nosvērtiem, zinošiem, mierīgiem, mierpilniem, ar kuriem var vienkārši būt. Redz, kā viss pārējais attīrās un atbrīvot tevi un tavu dzīvi. Redzi, ka ar šiem mierpilniem cilvēkiem jūs kopā veidojat kādus projektus, strādājat, darat, pelnat naudu. Redzi, kā jūsu ienākumi ir lielāki par izdevumiem. Jūs esat laimīgi, bagāti, nosvērti, pārliecināti. Tagad redzi, kā pie jums piebrauc laika mašīna, un ar to atpakaļ laikā atkal dziļāk var doties pie sevis, pēc resursiem darīt, lai sajustu aizsardzību, pārliecību, gudrību. Zini, ka var vēl dziļāk doties atpakaļ laikā pie sevis un spējas darīt. Un redzi, kā aiz muguras paliek visi tie, kas traucē tev darīt. Dodies atpakaļ laikā. Un tik ilgi, kamēr atkal savienojies ar sevi un savu dvēseli, redzi, kā tu piebrauc pie sevis, pie savas dvēseles. Ka visi pārējie cilvēki paliek aiz strīpas, viņi netiek tev klāt. Esi tikai tu un tavu dvēseli. Redzi, kā nāk augstākais es vai citi augstākie es, un tevi atbrīvo no citiem cilvēkiem, ja tas ir nepieciešams. Redzi, kā iesaistās palīgi, eņģeļi, citi augstāki spēki, garīgie līderi, kas palīdz tev un tavai dvēselē sajust sevi un atbrīvo tevi no citiem cilvēkiem, ja tas ir vajadzīgs. Jo tev ir visas tiesības uz sevīm, tāpat kā arī pārējiem. Tu nepārkāp citu cilvēku robežas, tāpat arī viņi nepārkāp tavas robežas. Redzi, ka katru reizi, kā ir kāda krīzes situācija, vai kad kāds pārkāp tavas robežas vai neļauj tev strādāt, pelnīt naudu, redzi, ka atnāk kāds pārāks spēks un atbrīvo tevi no tā. Jo tev ir visas tiesības uz sevi un spēju darīt. Varbūt tā situācija kļūst agresīva un vardarbīga, bet ja tas ir vajadzīgs, tad tas notiek, jo tev ir visas tiesības uz sevi. Redzi, kā tu tiec atbrīvots no citām dvēselēm, no citiem cilvēkiem, kas nespēja darīt. Dodies atpakaļ laikā dziļāk pie sevis, kur tu spēj darīt, kur tu esi tu, kur tu spēj pašnoteikties, pelnīt naudu, darīt, būt bagāts, brīvs, veiksmīgs, pārticīgs. Redz, kā vispārējie cilvēki paliek aiz strīpas. Viņi netiek tev klāt. Ar tevīm ir tikai tie cilvēki, ar kuriem tu vari darīt, strādāt, pelnīt naudu, brīvi to tērēt. Redz, ka tavi ienākumi vienmēr ir lielāki par izdevumiem. Visi pārējie cilvēki, kas ir toksiski, netiek tev klāt. Dodies atpakaļ laikā pie sevis. Esi laimīgs, pārliecināts, neatkarīgs, skaists, gudrs, vietas. Sportisks, spējīgs darīt veselā ķermenī. Redz, kā tavs ķermenis ciedinās, ka tavs ķermenis veseļojās, ka tavs ķermenis iegūst spēku, skaistumu, brīvību, prieku būt sabiedrībā, prieku būt ar cilvēkiem, ka tavs ķermenis iemanto prieku strādāt, būt, realizēties. Ka tavs ķermenis iegūst aizsardzību, sajūt šo prieku būt ķermenī, skaistumu, viedumu, mieru. Redzi, ka tev ir blakus tava līdzcilvēka, tava ģimene, arī viņi ir laimīgi būt savā ķermenī,
ka viņi ir skaisti, vieti, gudri, pārliecināti, bagāti. Redzi, ka arī tavi ģimenes locekļi pelna vairāk nekā tērē, ka viņi veido uzkrājumus, ka viņi ir veiksmīgi. Dodies atpakaļ laikā, dziļāk pie sevis, atpakaļ laikā, atpakaļ laikā, atpakaļ laikā. Sajūt šo pārliecību, gudrību, bagātību, sevienu savos ģimenes locekļos. Vari atvērt acis, mosties no meditācijas, sajust šo brīdi, jo šīs skaistās enerģijas ir ienestas šajā brīdī. Pakustina rokas kājas un sāc kaut ko darīt, lai piedzīvotu to, ko vēlies piedzīvot. Redzi, kā notikumi notiek viegli. Tu satiec īstos cilvēkus, un tā ar tevi notiek īstie notikumi, lai tu piepildītu savus mērķus un sapņus. Tas notiek viegli, aizsardzībā, priekā. Tu zini, ka tu to dari sev. Un iedomājies, ka neviens to neredz.